Čau! Čau. Kā tavs pirmais lielākais turnīrs? Dienas beigas sanāca diezgan veiksmīgi, bet pēc tās iepriekšējās intervijas tad man tur pirms pusdienu pārtraukuma pārliks citi galdi, tad sākumā spēle tur nevedās, bija agresīvi kaut kāds skandināvu pretinieki ar tādiem neparocīgiem steku izmēriem, tad tur tā mierīgāk, bet pirms breika tur ar kungiem pret devītniekiem, man liekas, diezgan labi nospēlēja. Tur čalis no pirmās pozīcijas pie blindiem 100-200 uzlika 500, un tad mans viss nometās līdz manim, manus biglēni bija kungi. Tad es padomāju par to, kā vispār varētu spēlēt, tad izdomāju, ka nelikšu mazu trībeti, bet iešu labāk all-in, lai viņam liktos tā aizdomīgāk. Ja uzlikt mazu trībeti, tad uzreiz būtu tā kā vienkārši skaidrs, ka kaut kāda nenormāli laba roka, un tur tikai grib izsaukt kaut ko, bet ja iet all-in, tad vairāk kaut ko tā atbaidīt vai kaut kas tāds, un viņš nokolē ar devītniekiem, tad tur pacēl normāli tur steku. Tad pārēd pusdienas normāli. Kā par to izspēli, ko tu tikko stāstīji? Teici, ka ja tu liktu mazu trībeti, tad viņš domā, ka tev ir kaut kāda nenormāli spēcīga roka. Tas tev trībeti range ir tikai kaut kāda duži un kaļi? Nē, parasti jau visi ar tām ļoti spēcīgajām rokām liek mazas trībetes un ar kaut kādu plašu tādu range vienkārši liek all-in, tur liek kaut kādu spiedienu izdarīt, kā tur vienkārši varēja būt kungs dāma vai kaut kas tāds, priekš tādas situācijas, ko viņš varētu domāt, vai kaut kas tur varbūt mazāks pat pāris vai kaut kas tāds. Tu domāji, ka lielāka iespēja, ka viņš tev nokolās, tad tu ies all-in, jā? Jā, es arī darīju, un tad, ja es uzliku mazu trībeti, tad viņš tāpat iegūt 500 šips, bet būtu vairāk skaidrs, kas man par roku, un tagad iegūt visu steku. Un kas vēl bija pa izspēlēm? Pēc tam bija kaut kādu šortu izslēdzu ar kalpiem pret dūzi 9 suited. Kas tā, vēl diezgan interesanti izspēle bija, kur čalis no pirmās pozīcijas uzlika minreizu. Es viņu pārliku ar dūzi kungu no dīlera, kāds 3 reizes tur bija. Viņš uzlika 600, uzlika 1900. Un viņš pārlika uz 3000 kaut kādiem 600 vai 700 vai kaut kas tāds. Es nokoloju, ilgi domāju, un tad izdomāju, ka nokološu. Atnāca flopā dūzis 9-3, visi 3 bija dimantiņi, man bija dimantiņu kungs. Viņš pirmais lika kaut kādu tur trešdaļu potu vai kaut ko tādu. Es nedaudz padomāju un iegāju all-in. Jo roka bija pietiekami spēcīga un domāju, ka tur varētu likt arī uz vājāku roku un vispār atbildēt kaut ko tādu vidēju, kas arī notika. Viņš atbildēja man ar dūzi dāmu un tur viņam nebija neviena dimantiņa. Dūzi kungs noturējās. Un tad izdevās pacelt steku uz 40,000 vai kaut kas tāds, tā bija 20,000 izspēle. Kādu izdomāji tajā rokā preflopā tur beigās nokolot? Tas spēlētājs bija tāds jau iepriekš iesaistījies tā kaut ko tā interesanti. Nebija tās, viņš nebija tāds, kurš taiti gaida un tad kaut ko reizo un tad liek viņš tur visu pa laikam kaut ko tur izšāva un kaut ko tā. Tāpēc domāju, ka tur varbūt viņam nav tik stipru, ka viņš kaut ko vienkārši tur radoši spēlē. Tāpēc domāju, apstīšos flopu, teiksim, tā. Ka tad pēc flopu labāk spēlēšu. Jau prefpā negribējās dzīties kaut ko tur all-inā, bet tur, man liekas, tā roka bija pietiekami spēcīga, lai apstītos vienkārši flat call uz flopu un tad jāstāsta pēc tam, kā izvērtēt. Kā tad, ja saka, tev likās, ka viņam pietiekoši plašs range, tad, lai varētu to tādas lietas darīt, tad tie 3 diamantiņi, kas bija flopā, to nenopietēja, ka viņam mierīgi varētu būt tur vēl diamanti kaut kādi? Man bija flash draw un vēl to pāris, un es jutos tur diezgan pārliecināts par savu roku. Un pēc tam, kad es iegāju vēl, un viņš tur tā diezgan ilgi domāja. Tas normāli, tāpēc, kad es nokoloju, nevis vienkārši pārliku viņu pēc tam vēl, tas uzreiz liecināja, uzreiz kaut kādā, nezinu, tur varbūt kaut kādā veidā tur palpšanāja, ka man varētu būt kaut tur suited konektori vai kaut kas tāds, un viņš domāja, ilgi. Kaut kāds flash draw varēja man tur būt, bet bija arī vēl labākais pāris. Tā izvērtās diezgan labi izspēle. Labs, tad tā kā dienas lielāko daļu tu visu laiku tev izdevās celt savu steku un tikko pārāk daudz nezaudēt, jā? Tā gluži nebija. Līdz vienam mirklim izdevās celt steku un tad augstākajā punktā man laikam bija 53,000 un tad kaut kā pamazām tas steks atkal sāka sarukt. Tad kaut kā nolaidās līdz 45, 48, kas kādu laiku turējās un bija normāli, ka laikam tur savāc blindus, kaut ko tur vēl kaut ko tur sazagos vai kaut ko tādu. Bet tad zaudēja coin flipu ar dāmām pret dūzi kungu suited.
tad vēl man trībet tur pārlika, un vēl kaut ko tur, bez pozīcijas tur negribēja iesaistīties par tiem trībetiem un forbetiem, kas bija no pretiniekiem, par kuriem nekas praktiski nebija zināms. Un tad seks jau bija nokrities līdz 27,000 kaut kad pirms pašām dienas beigām. Kā tad vispār tie trībeti un forbeti, tā kā sākumā dienas tur galīgi nebija pārāk daudz, un uz dienas beigām tur arvien vairāk, kad vēlas pārāk krīt ārā vai kā? Jā, kad augstāki blindi tur kaut kā tur uz to fold equity beigi paļaujās. Es nezinu, varbūt jau tur var gadīties, ka kādam tur arī tā dalījās normāli, bet tur jau likās, ka tie daži spēlētāji bija tādi pieredzējušāki, tāpēc tur tā bez pozīcijas neko nemēģināja tur pierādīt. Pieteikumi. Steks vēl bija visu laiku ap 30 blindiem, tāpēc arī negribējās tādām vidējām rokām kaut ko tur baigi makšķerēt. Jā, un kā vispār ar blindu zākšanu no batonu, kā tu bieži to darīji? Vai? Atkarībā no kāda spēlētāja, bet tur no katofa un batonu jau bija jāreizo, jo katru reizi aplis apgāja un mums Big Blind nekad neļāva neko apstīties un kaut kā jau vajadzēja to steku uzturēt pie dzīvības. Un kāds range tev tur ļoti plats, kas tur bija zemākais, ar ko tu vispār to darīji kādu reizi? Nebija jau ļoti plaši, bet kaut dāma 10 suited, kaut kāds tur dāma 9 offsuit vai kalps 10, kaut tādu, galīgi kalps 4, kaut ko tur jau tā necetos beigt. Kungs 8 suited vai kaut kas, es nezinu, tur tā kaut kāds 30% vai cik, nezinu, kaut kā varētu būt. Un kāda restīliem kādiem, kad tu uz blindu biji, tu to darīji vispār, vai ne? Jā, tur bija tā, kad viens tāds nepārāk pārliecinošs spēlētājs uzreizoja no hijack, un tad dealers laikam nokoloja, un es ar kalpu 4 offsuit pārliku uz... Tur laikam bija 700, es reizes pie blindiem 150, 300, un tad tur bija tas kolas, bija uz Big Blindu, un es pārliku laikam uz 200 vai 200 kaut kādiem un kalpu 4 offsuit, un tad savāds diezgan veiksmīgi. Tad varēja pāris apus un tā mierīgi. Viss nometās tad? Jā. Tas ir labs. Bet es nerādīju nevienam savu roku. Kā vispār tu nevienu reizi neko neparādīji? Tikai te, kad bija showdowns, tā parasti nerādīju. Neuzskatu, ka ir kaut vajadzība dot tādu informāciju vai kaut tādu. Un kā tu teici, ka tev tur beigās jau bija tāds steks, tāds sāka samazināties, kā tu beigās tomēr tik līdz 50,000, tas jau normāls steks ir? Jā, tur bija tā, kad bija tāds periods, kad tur es trībetoju UTG reizotāju no dealera ar 9-niekiem, bet man blakus čals forbetoju uz 14,000. Bija UTG Open reiz 2,000, tad, kad blind bija 400-800, es pārliku uz 6,000 ar 9-niekiem. Man bija kaut 37, 38 tūkstoši tad. Un no small blind čalis, kurš visu laiku jau bija samērā tā agresīvi spēlējis pārlikuši 14, es tur domāju, bet viņam sēkā nebija pietiekami daudz, un es tur nedomāju, ka viņš nomestos, un konfliktu vēl negribējās spēlēt, tāpēc nometos, un pēc tam viņš atkal man trībetoja, tad steks bija tā nokrities. Un tā liktenīgā izspēle bija tāda, ka es biju uz blindiem, tad jau blind bija 500,000, Anta 100 bija, tā kā potā bija jau kaut 2100, vairāk 2300 laikam, jā. Pirms viņš kaut ko darīja, tad viņš uzlika 2500, man bija 27,000, potā tad sanāk jau bija kaut 4800, kas manam stekam būtu dot tādu, normālu pievedumu, un tad nevajadzētu kaut ko blinds tur baigi zakt, un restīvs vienmēr dod vairāk čips nekā vienkārši stils. Un, tur viņš no dealera uzreizoja 2500, un es no Big Blind ieraudzīju 9 offsuit, padomāju nedaudz, un tad iebīdīju all-in. Viņš paprasīja, cik ir, pārāk ilgi nedomāju, tad 27,000 nokoloju, viņam bija 2 dāma. Es jau cēlos un gandrīz jau gāju projām, bet ap 9-nieku tur flash atvērās, un tā arī uzdubultojos diezgan veiksmīgi. Un tagad 54,000 sākot rītdien būs. Jā, tas jau veiksmīgi izklausās, tev tur tāds paveicies normāli. Kā tu domāji, ka tu vairumā gadījumu būs viņam priekšā tur to all-in? Jā, tas čals bija Baltkrievis, tagad laikam mums uzzināja, pirms tam likās, ka Krievs, viņš reizoja regulāri vienkārši tādas reizes, un tāpēc es domāju, ka es trāpīju vienkārši tajā labākajā, kas viņam tur varēja būt, un tāpēc es nezinu, nejūtos tā, ka tur beigas slikti būtu nospēlējis, un kaut kā jau tie čipi bija, tur kaut kāds steks jāuztur, un tāpēc viss kārtībā. Protams, ir nedaudz paveicās, jo tur gan gribēja iet prom, kad flopā tur
Nu jau cēlos kājās praktiski, kad flopā tur nekas man neatvērās, bet tur flashdrops un riverā vienkārši mistiski flash atnāca. Kā viņam pēc tā zaudējuma tur kaut kas tur nopietni kaitēja stākam, vai viņam vēl palika? Nu, viņam vēl, man liekas, ir tāds pats vismaz kā man, un ja ne vēl lielāks, viņš bija cheerleaders labu turnīru laiku un visu laiku tur reizoja. Tāpēc es arī tā likās. Nu, viņš visu laiku bija agresīvs, tur gandrīz katru izspēli no dealer, no cut-off un tur vēl no vidējām pozīcijām jau vienmēr reizoja, un tāpēc likās tā, ka varētu tur nebūt arī nekas, bet gaidījās pretī pārveicās tāds pokers. Normāli. Un varbūt kaut ko, nezinu, var vairāk pastāstīt par tiem cilvēkiem, ar kuriem tu biji pie galda, vai viņi tur kaut ko taiti nenormāli, vai visi kaut ko līdzvērtīgi spēlē, vai kaut ko. Tas bīgsteks, cik sapratu, bija baigi agresīvs, bet te pārējie tur bija kāds, kas ļoti taiti kaut ko sēž vienkārši. Jā, bija tādi, bet tagad pie galda tur piesērās tādi labāki. Protams, ka skaidrs jau, ka vājākie spēlētāji tur nebija palikuši vairs. Un tad tādi, kas tur pa laikam kaut ko trībetoja un tā kaut ko tur domāja un darīja. Bet pa labi pirms tam sēdēja viens ļoti labs spēlētājs, kurš pirms tam lika kaut kāds tur 7 big blind reizes un īsti tur nesaprata, ko dara. Bet viņš šāda izdalīja visu savu steku cilvēkiem citiem. Es tur neko daudz nedabūju no viņa. Tas ir normāli. Un kā tur tev patīk labāk spēlēt tādiem, kas tur kaut ko sēž, tur neko nedara, vai kādiem, kas tur tieši iesaistās? Kā tev tur labāk patīk? Tas tā, ja pozīcija, tad jau pret tādiem, kas iesaistās, jo viņi jau tur tā agresīvāk, tur ir kaut kas atnāk, tur nočiko, un tur tad tie čaļi vienmēr tur liks vai reizos, pat ja tu kaut ko tur čekreizos, tad viņi vienalga tur mēģinās pārlikt un vēl kaut ko, tā jāstās it kā. Pret vidējiem stekiem forši spēlēt, jo viņi paši arī tikai baidās un tā, ja lielāks steks tur pretī, tad grūtāk ir. Jā, un rītā, kā būs otrajā dienā, tev būs tie paši cilvēki pie galda vai kaut ko? Nē, arī tur rakstīts bija Unibetajā lapā, ka no rīta būs kaut kāda tur izlozē kaut kas tāds, un tad noskaidros galdu sarēsim, kad būs kaut kāds veiksmīgs galds, un nebūs pa kreisi kaut kāda atkal forbitotāja mistiskie, nevar saprast vispār, kas viņam tur ir. Tā. Kā tad tu ir manāms tas, kad izkrīt ārā kaut vājākie spēlētāji ļoti, vai tu tomēr vēl ir kāds palicis? Gan jau, ka ir kāds palicis, jau nezinu. Vājākie, sākumā tur bija pie galda daži tādi, kas nebija tik pārliecinoši, bet tagad jau vairs tādi, nav tā, kad ir kāds, kurš neko tur baigi nesaprot. Viens tāds kaut kāds britu čalēts, laikam tāds Pavacs, nezinu, viņš tur kaut ko mistiski, tur tā dīvaini spēlē. Tā, kad kaut kāds, nezinu, tā vienkārši zina kaut kādas kombinācijas un tā zina, ka nevar iet all-in ar jebkuru roku un tā, Bet viņam nav liels. Viņš gan uzdubultojās ar Dūzu kungu pret Dūzu 9 tieši pēdējā izspēlē, bet tā citi jau liekas, ka saprot tā, ko dara. Normāli. Un kā tad tas stēks dienas beigās salīdzinājumā rītā būs kaut kāds vidējs vai liels? Lielāks par vidējo. Vidējais kaut kāds 47 vai kaut kas tāds, vai 45 varbūt, un man 52, 700 tā kā, ir normāli. Sākums normāls stēks 50 big blind, ja būs 500 000 blind, bet laikam jau būs 750 1500, kā sanāk kaut kāda 3-5 vai kaut kas tāds, tā normāli. Un kā ir kaut kādas naudas, kad rītā sāksies vēlāk, cik tur cilvēki, kā tur tā attiecība ir? Tagad ir 93 spēlētāji palikuši kopā, un 29 tiek naudā, un rīt spēlēs vispār līdz fināla galdam, tā kā gan jau tur ar 3 naktī kaut kādos beigsies vai vēl vēlāk, un būs jācīnās. Kā tagad taisies, ko tagad taisies darīt? Tagad noteikti izgulēšos rīts, domāju, ja pamodīšos tā normāli, tad varētu aiziet uz basēnu un tad ēst brokastis, kuras ir tur ļoti labas, tur tie augi nenormāli, tādi forši, bet, ja neizdosies uz basēnu no rīta aiziet, tad aiziešu tikai uz brokastīm, gan jau kaut blogu uzrakstīšu, tā kaut ko, gan jau iziešu ārā, kā šodien atkal pirms turnīra pēlpot svaigi gaisu, jo tas tā izveidina prātu, ko playeri izēja ārā, ka pēlpot svaigi gaisu, tur pasīties apkārt, kas notiek un tā. Ar kādiem cilvēkiem, svešiem vai pie galda sēdošiem jau sapazinies, kaut ko pārunāja? Tā nepārāk. Sākumā pie pirmā galda tur bija tie holandieši, kas diezgan tā interesanti kaut ko tur stāstīja un tā, bet pie šitā galda vairāk vienkārši tāds kaut kāds grinding ir vienkārši, kad sēdi un kaut ko domāt, tā nekāds baigās sarunas tur nenotiek. Kaut kāds viens parāda kaut ko un tur pasakīt, was good vai kaut kas tāds un kaut kas nekas tāds īpašs,
Un kā vispār par to grindingu tieši tur var pateikt tā, kad spēlētājs ir no online vai viņš vairāk live spēlē tur tā uzreiz, kad spēlē pret viņu? Nu, uzreiz tā to nevar pateikt. Bet tagad var jau dzirdēt to, ko viņi tur runā, tur cits kaut ko stāst par kaut kādiem tur cash gamiem vai kaut ko tādu, tur kaut kādiem VPT, Venice, kaut ko par Vegas tur runā, tad jau skaidrs, ka viņi ir tādi, nu, diezgan nostabilizējušies jau kaut kādā tāda live poker sfērā, bet, nu, tāda, gan jau tieks, tas, kas tur sēž ar brillēm, pilnīgi austiņām normālākajām, tur nezinu, tas gan jau tur ir arī klaucējies no interneta, bet, nu, tā kaut ko tam kā tur. Nai, tad tagad jau ļaušu tev iet gulēt, lai rītdien veids. Labi, jā, viss labi.